Mēs runājam par divām tikai pagaidām, ja? Par draudzi Efezā un par draudzi Smirnā. Ja? Un mēs arī redzējām, ko nozīmē šie vārdi Efeza, Smirna. Un galvenais saprast, ka tas nav kaut kāda vēstures informācija par kaut kādām draudzēm, kuras reālas ir bijušas, viņas reāls eksistējušas. Ja? Tātad Dieva vārds ir noderīgs. Ja? Un īpaši Pāvils arī savā vēstulē korintiešiem saka, ka mums šis vārds nebija atmetams, bet noderīgs īpaši tiem, kas ir nonākuši pie laika gala vai laika robežām. Ja? Tā ir pamācība mums, un tāpēc katrs vārds, kad mēs skatāmies katru šo draudzi, tā ir pamācība mums, vai mēs neesam tajā, vai mēs neesam atkrituši, vai mēs neaizgājām maldos, vai mēs ejam uz pareizā ceļa. Un Dieva vārds nevelti, viņš to atgādina. Ja? Tas nozīmē, ka pastāv. Un redzot jau Efesas draudzi, mēs redzējām, ka patiešām kaut kur arī mūsdienu draudzē var atrast tādas lietiņas, ja? Kas bija Efesas draudzē kā gandrīz 2000 gadus atpakaļ. Ja? Un tad var atrast tās lietas. Un tajā pašā laikā mēs skatījāmies Smirnas draudzi, ja? Kurai vispār Jēzus neko nepārmeta. Ja? Viņai nebija ko pārmest. Tad viņi bija dievbīgi, viņi bija paklausīgi. Tai pašā laikā mēs redzējām, ka caur tādām grūtībām, caur kurām gāja Smirnas draudze, neviena cita draudze negāja. Tad izrādās, pagaidi, ja es esmu dievbīgs, ja es pieķēries Dievam, kāpēc problēmas manā dzīvē? Problēmas nekad mēs neesam atbrīvoti no problēmām, no pārbaudījumiem, jo tur pārbaudās mūsu paļāvību uz to kungu un mūsu ticību uz to kungu. Un arī mūsu ticība kā zelts tiek kausēts, pārbaudīts. Ja? Tāpēc mums jāsaprot to, ka tikai tāpēc, ka es tagad tā ticēšu Dievam, kā neviens netic, tas nozīmē, ka visas problēmas man ies garām. Ja? Tā nav taisnība un tā nav pareiza mācība, ja kāds tā māca. Ja? Es negribu problēmas savā dzīvē, tu negribi problēmas savā dzīvē. Mēs nemeklējam viņas pareizi. Ja? Bet ja viņas atnāk mūsu dzīvē, kāda ir mūsu attieksme? Kā mēs uzvaram tās visas, kā mēs pārvaram viņas visas. Un, protams, bez tā, ka mēs pieķeramies kungam, paļaujamies uz to kungu, ir grūti uzvarēt šīs problēmas. Tad mēs varam padoties, krist un kā Bībele teica, daudz atkritīs no ticības. Diemžēl, jā, daudz atkritīs no ticības. Labi, tātad šodien mēs apskatīsim trešo draudzi, un tā ir Pergamas draudze. Pergamas draudze, 2. nodaļā no 12. pantiņa es lasīšu. Pergamas draudze. Un vārds Pergama, ja tulko no grieķu valodas, apzīmē forts vai cietoksnis, nocietinājums. Tātad Pergama tas ir forts, ziniet, tas ir tāds militārs jēdziens forts, tas ir kaut kāds nocietinājums. Cietoksnis. Ja? Tas nozīmē, tas ir kaut kas tāds, kas sevi ierobežojas ar mūriem un saka, es neesmu pieejams, es esmu neuzvarams. Vot tas, kas ir mans, tas ir mans. Ziniet, ir tāds teiciens, mans nams ir mans cietoksnis. Jā. Un Pergama kaut ko tam līdzīgi nozīmē. Bet paskatīsimies, ko tad Jēzus Kristus runā par šo draudzi Pergamā. Un es sākšu tātad 2. nodaļā, sākt lasīt no 12. pantiņa. Un Pergamas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kam zobens abās pusēs as. Un vienmēr katrai draudzei Jēzus atklājās kaut kādā īpašā veidā. Ja? Un šeit viņš atklājās kā zobens abās pusēs as. Un pašās beigās mēs sapratīsim, kāpēc viņš tā ir atklājies viņiem. Ja? 13. pāns. Es zinu, ka tu dzīvo tur, kur Sātana tronis, bet tu turies pie mana vārda un neaizliedz manu ticību. Arī mana uzticībā liecinieka Antipas dienās, kurš tika nokauts pie jums, kur Sātans mājo. Vispār briesmīga vieta, ka mēs lasām. Sātana tronis tur ir, Sātans mājo tur. Un tā alegoriski kaut kas, bet tas bija reāli, kaut kas reāls tur bija. 14. pāns. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balāma mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgrēcību Izraēla bērnu vidū, ēst elka upurus un piekopt netiklību. Tev tur arī ir daži Nikolītu mācības cienītāji. Atgriezies,
Bet ja nē, tad es nākšu drīz pie tevis un karošu pret viņiem ar savus mutes zobenu. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzē. Tam, kas uzvar, es došu no apslēptās mannas. Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. Tātad, Pergamas draudzes uzruna, Pergamas draudzē. Te ir, nezinu, vai jūs redzat, švakar, jā, nu, tāpēc, ka saulīte tur spīd, jā. Tātad senā Pergama, protams, te ir tā kā makets tikai uztaisīts, jo no tās pilsētas, kāda viņa te ir bijusi, jā, palikuši tikai šīs te drupas, jā. Tātad, bet var redzēt, ka tas ir tā kā cietoksnis un visu riņķi, redzēt, tādi mūri ir nocietinājumi, jā, ir. Tātad pilsēta bija uzcelta augstu kalnā, nē, vajadzēja otrādi. Ko lūdzu? Tas ir Mazāzijā viss. Visas tās, pirmajā nodarbībā es rādīju slaidu, un viņas visas tā kā tādās trīsstūrī atrodas tās 7 draudzes. Tā šodienas Turcija tā ir. Tā ir šodienas Turcija, jā. Jā, Mazāzija. Labi ir, viss kārtībā, Sandra. Jā, jā. Tātad pilsēta ir uzcelta augstu kalnā. 305 metri virs jūras līmeņa. Un tas nozīmē, ka viņa tā kā uz klints uzcelta. Un ja pilsēta ir celta augšā uz kalna, viņu bija daudz grūtāk iekarot. Un Pergama, tā nebija vienkārši pilsēta. Pergama skaitījās tā laika Romas impērijas Āzijas galvaspilsēta. Jo Roma jau izplatās ļoti plaši. Bija Eiropa, bija Grieķija, bija pat daļa no Āfrikas bija, un visa tā Āzija bija, ja, iekarot no Romas, ja, no Itālija, Roma. Ja. Un Pergama bija galvaspilsēta šajā te apvidū. Galvaspilsēta. Tas nozīmē, ka šajā pilsētā tika apkopotas visas varas. Tātad tā nav vienkārši tāda pilsēta, teiksim, ja mēs runājam šodien, ir Kroņauts, labi, tas ir ciemats, nav pilsēta, bet Kroņauts, ja, un to nevar salīdzināt ar Rīgu. Kāpēc? Tāpēc, ka pat Jelgavu nevar salīdzināt ar Rīgu. Tāpēc, ka Rīgā ir prezidents, Rīgā ir saime, Rīgā ir tiesa galvenā, Rīgā ir visi galvenie institūcijas apkopotas kopā. Ja? Un tas pats bija arī te. Tātad Pergama bija tāda īpaša pilsēta. Ja? Un ļoti interesanti, ka briesmīgas lietas, ja? par šo pilsētu Jēzus runā. Ja? Un tā man laikam vēl bija kaut kāda viena slaidiņš. Ne to pogu spiežu. Nē, tas nav. Nu labi, pēc tam pastīsimies. Un tātad vēlreiz izlasīsim 13. pantu. Tātad mēs skatāmies uzslavu. Vienmēr atcerieties, mēs redzējām, ka Jēzus vēsti sadalīja 5 daļās. Nu, izņemot, ja Smirnai nebija ko pārmest, tad viņam nebija pārmetumi, jā. Bet vienmēr ir uzslava, sāk ar uzslavu. Un viņš saka, es zinu, ka tu dzīvo tur, kur Sātana tronis. Jau tas kaut ko mums norāda uz to, ka tā bija ļoti briesmīga vieta, briesmīga pilsēta. Ka pats Jēzus saka, ka tur ir Sātana tronis. Bet tu, neskatoties uz to, ka tāda lieta, ja, tu turies pie mana vārda un neaizliedz manu ticību. Arī mana uzticībā liecinieka Antipas dienās, kurš tika nokauts pie jums, kur Sātans mājo. Tātad patiešām mēs redzam, tur minēts tikai viens Antipa, liecinieks. Bet līdz ar to tas ir pateikts, ka ļoti daudz kristiešu tur vienkārši tika iznīcināti. Tāpēc, ka tur valdīja tāds ļaunums. Un ļoti interesanti, kāpēc tādā ļaunā pilsētā bija draudze Pergama. Tāpēc, ka Dievs grib, lai vistumšākajā vietā, visbriesmīgākajā vietā būtu arī viņa sūtņi, būtu viņa draudze, būtu gaisma.
Un tāpēc Dievs pieļaus, vienmēr pieļaus, lai arī pat briesmīgākajā vietā. Es šodien skatos, ja, tāda Ķīna, es skatos, labi, varbūt Ķīna vēl arī jau briesmīgi, bet ir kaut kāds musulmaņu valsts, kur ja tu esi kristietis, tev vienkārši nocār galvu. Un neskatoties uz to, tur ir draudzes, tur ir dzīves draudzes. Nu, kas viņiem tur liek? Nu, ko tu tur lien, ko tu tur bāzies? Un tā cilvēciski, pareizi, ja? Nu, lai viņi tur pielūdz savu Muhamedu, brauc uz civilizētu valsti, kur tev glaudīs pa galvu, ka tu esi kristietis, ja? Nē, Dievs vēlās, lai vistumšākajā vietā ir arī gaisma. Un tāpēc tad, kad es dzirdu, ka cilvēki saka, oi, mācītājs dzīvo tādā ļaunajā vietā, tur tāda tumsa ir. Halleluja! Tu esi sūtnis tur, tu esi gaisma tur, tu esi atbilde šai tumsai tur, tu kā kristietis. Amen! Tāpēc mēs nekad nedrīkstam sūdzēties, ka mēs pēkšņi atrodamies kaut kādā briesmīgā vietā. Amen! Dievs dod savu žēlastību, Dievs dod savu spēku, un viņš lika, lai tur būtu draudze. Amen! Tātad, kāpēc Jēzus nosauca Pergamu par Sātana troni? Kāpēc? Viņš nosauca par Sātana troni. Tātad bija kaut kāds iemesls tam visam. Ja? Ļoti interesanti. Viņš nosauca tāpēc, ka šajā te pilsētā tika apkopotas 5 maldu reliģijas. Ne mācības. Mācības ir ļoti daudz maldu visāds, ja? Bet reliģija, tas ir kaut kas globālāks jau ir. Un šajā pilsētā tika apkopotas 5 tādas ļoti spēcīgas maldu reliģijas. Pirmā no tām tur atradās, un viņš bija milzīgs, 12 metru augsts, troņa izskatā, tā kā tronis, ja? Upura altāris grieķu galvenajam dievam Zevam. Un te pirmī tā bildīte bija, redziet, tā kā tronis tev ir, ja? Var redzēt, šitas te viss, ja? Nezinu, vai jūs redzat, ja? Tas viss ir tronis, un bija milzīga statuja Zevs. Jā, Zevs. Un tātad, mēs sakam, tā ir Grieķija mitoloģija, viss, jā, bet tas bija viss reāli tajā laikā. Un bija pielūdzēji, bija tempļi pilni bija, kur pielūdza šo te elku dievu. Amen. Un reāli, liekas, nu tie ir akmeņi vai granīts vai marmors vai vēl kaut kas ir, jā, gluži vienalga, kas tas ir. Bet jūs ziniet ļoti labi, kad ļaunie gari, viņiem vajag kādu pieķeršanās vietu. Ļaunajiem gariem, viņi tāpat nevar mājot, viņiem vajag reāli kādu vietu. Ja tu aizbrauc uz kādu valsti un atved no turienes kādu noburtu, apvārdotu, es nezinu, kas bija upurēts kaut kādiem svešiem dievam akmeni, līdz ar šo akmeni tu atvedi ļauno garu. Ko? Tas ir bīstami, ļoti bīstami, jā. Un cilvēki citreiz pat neapzinās, viņi pat nedrīkst jokoties ar to. Es zinu, ka aizbrauc uz Eģiptu, man vienreiz atbrauc no Eģiptes cilvēki un dāvina to kaķi. Ziniet viņiem tas, jā, kaķis. Suvenīriņu mācītāji. Es, ka ieraudzu, es saku, zinu, pirmkārt es viņu nepaņemšu, otrkārt paņemu un viņu iznīcinu, jo ātrāk tu to izdarīsi. Un ja tu vēl kaut ko sev mājās nopirki, uzklaus padomu, iznīcini to visu, neapdāvini kādu citu, iznīcini. Nevajag tev ļaunos garus no Ēģiptes atvilkt savā mājā. Nopietni. Jo, redziet, ļaunais gars nevar tāpat, ja es esmu mājās, viņš nevar atnākt pie manis. Viņš nevar. Es pielūdzu dzīvo Dievu. Viņš nevar. Bet ja es sāku pielūgt kādu koka gabalu, kādu akmens gabalu, tur ļaunais gars var pieķerties klāt. Un tur, domāju, kāpēc neiet dzīvo, un kāpēc tas un tas, un kāpēc čībiņas viens paši pa istabu staigā? Dārgais, pārbaudi, kas tev mājās atrodas. Pārbaudi, kas tev mājās atrodas. Ziniet, mēs ar sievu nopietni piegājām pie tā, kad mēs kļuvām ticīgi cilvēki. Ļoti nopietni. Mēs negājām baudīt citu namus. Mums nav tiesības par citu namiem. Savu namu mēs izbaudījām visu. Sākām ar biblioteku. Un tad, kad sāk šķirot, izrādās, ka ājai es kaut kā nebiju pievērsies, jo es neticēju nevienam.
tajā laikā. Aija, tomēr viņi tā kā Dievu meklēja, bet ziniet, ka tu nezini patieso Dievu, tad pieķeries mistikai. Un tad bija ļoti daudz, bet bija grāmatas, tādas mistiskas grāmatas, tādas, kaut kādas tādas lietas, ja? Un visu to sadedzinājām. Sākām meklēt, kaut kad man kaut kas uzdāvināja tādu masku no koka greptu, ja? Diezgan dārgu, bet viņi tāda tā kā afrikāņi kaut kāda, un mēs jutām, nav labi. Mēs viņus salauzām, izmetām miskastē. Mums bija pulksteņi ar zodiaka zīmēm. Ja? Vienu izmetām, otrs bija tik smuks, es noplēstu tās zeltīgas zīmes, ja? Nost, izmet ārā, pašu pulksteni atstāju. Ja? Un mēs tīrījām. Man bija viens kausiņš uzdāvināts arī tāds alus kaus, un velns apķērs to alus kausu, un pa asti varēja sūkt ārā to aliņu. Tādu, ja? Es skatos uz to kausu, un kungs, kā mēs dzīvojam tumsā? Mēs to nesaprotam, kamēr neatnāk viņa patiesi, viņa gaisma. Un kad es ņēmu, ka to kausu pret zemi bliez, un nekas nepalika no viņa. Un mēs nopietni piegājām. Un redziet, un tāpēc liekas, kas tur, tā ir statuja, kas tur, ja? Bet reāli, tāpēc arī Sātana tronis tur ir. Jo aiz tā visa reāli pats Sātanam bija legāla vieta. Un tāpēc tā bija milzīga tumsa tajā pilsētā. Tāpēc arī bija apkopots viss šīs lietas. Un ziniet, kas ir interesanti, labi tas bija tur Pergamā kaut kur, labi tas kaut kur varbūt iznīcinājās viss. Bet ziniet, tad, kad daudzas lietas vēsturē notika, daļu no tā troņa atved uz Eiropu. Un šodien, redziet, daļu no tā troņa, ziniet, kur tas atrodas? Vācijā, Berlīnē. Jā, Berlīnē. Tas ir tas pats tronis, kas tur bija. Viņu izjauca un atved uz šejien. Tāpēc, mīļie, Eiropa ir viena no tām lietām. Labi, mēs sakam Brisele, tur vēl kaut kas, jā, tur. Kāda starpība? Sātans nav teritoriāls, bet viss tas apgabals visi, jā, šodien, ko mēs runājam, jā, tā ir Bābels, tas ir Bābels tornis. Tas ir Bābels tornis. Ja? Un redziet, un lūdzu, un cilvēki iet uz turien. Un viņi iet tā kā, citi atpūšās, citi varbūt pielūdz, citi vēl kaut ko, ja? Bet tur ir reāli ļaunie gari. Un tāpēc, ja tu tur vari aiziet, ja, tu nezini, ko tu tur vari dabūt. Jo, ziniet, tad, kad mēs bijām aizbraukuši uz Izraelu, ja, svētu zemi liekas, ja? Un tad mūs veda ekskursijā. Un rādīja viena tāda ala ir Marijas māte. Marijas māte apglabāta. Un jūs zināt, mēs ejam pie tā salas, un tā ala liekas tāda kā tumsa tāda. Un mēs ar Aitu paskatījāmies, abi apstājāmies, mēs tur neiesim. Reāli, mēs tur neiesim. Tur nav ko darīt. Tā nav vieta priekš mums. Un mēs negājām. Kamēr tā mūsu grupa gāja tur iekšā, nezinu, kaut kā tur bija tie laikam tie, līķautos, tie, nezinu, kā viņi sauc, mūmijas, ja, sali. Mēs tur negājām. Pēc tam labi mums rādīs, kur Jēzus kaps bija, kur viņš bija apglabāts. Ja. Mīļie, tad jau bija tā brīva vieta, tagad viss ir sacels, viss ir namos, viss ir baznīca, un tev jāiet baznīcā iekšā, lai kaut kur, ja. Mēs līdz tam kapam netikām. Mēs tikām līdz tam akmenim, kur viņu tā kā autostina iekšā. Un kad mēs ieraudzījām, pirmkārt, ieejot tur iekšā, tā atmosfēra bija, mēs esam ticīgi cilvēki, ja? Nav tā kā jauni kristieši vai kas, ja? Un stipri. Un pilnīgi tu jūti tādu, tādu sātanisku klātbūtni. Ne tāpēc, ka mēs no tā baidamies, ja? Mums ir vara par to visu. Ja? Es saku, mums te nav ko darīt. Mēs tālāk pa to akmeni netikām, un tur tālāk vēl vajadzēja tā dziļāk iet iekšā, kur tas akmens, ja? Es saku, nē, mēs tur neiesim. Mēs izgājām ārā, un cilvēki krīt uz ceļiem akmeņas priekšā, bučo to akmeni, kaut kāds svecīts tur liekas, šaut, Jeruzālemē. Labi, tā, ja, un mēs arī pagalmā palikām, pastaigājām pa veco pilsētu, kamēr viņi tur skatījās to vietu visu. Redziet, un diemžēl, šodien, viņš ir tāds altārs, jā, viņš atrodas Berlīnē. Jā. Blakus šim templim atradās milzīga statuja gudrības dievietei Atēnai. Tātad gudrība ne no Dieva, viņi tā māca, ne no Dieva, bet ir
tāda dieviete Atēna, ja, no kuras tu vari smelties gudrību. Un ja tu pieeji pie viņas, pielūdz viņu, ja, tad tu saņem gudrību. Tā atkal bija reāla reliģija, vesela reliģija, kustība. Ja. Visi šie te gnostiķi, visi tie gudrie vīri, filozofi, ja, viņi visi smēlās un pielūdza šo te Atēnu. Ja, gudrības dievieti. Ja. Tā ir otra. Trešā lieta. Trešā lieta arī ļoti interesanti. Mīļie, aktuāls šodien mums viss šitās lietas ir. Viņas ir aktuāli. Vai negrib gudrību? Kā pielūdz gudrību? Kā noliedz visu Dievu radīšanu? Mēs gudri esam, mēs zinām, kā planēta radās, tur ir miljārdu gadiem, tur vēl kaut kas. Un kad tu pasaki, labi, visu var pierādīt ar fiziku, visu var pierādīt ar likumiem. Piekrīt, daudz ko var pierādīt. Un tad lūdzu man pierādi, kā apstājās saule. Jo Bībelē teikts, saule apstājās. Kā tu pierādīsi? Kā varēja apstāties saule? Nu, viņi neko nevar pateikt. Kā zeme var apturēt? Tu nevar apturēt. Ja? Un tāpēc tur viņi tā, viņi saka, tās ir pasakas, tā ir alegorija, tas vēl kaut kas un tā tālāk. Ja? Un gudrība, jā, bet nākošais, skatieties. Kas tas ir? Jauns puisis tāds. Jauks puisis, pareizi. Kāds kronis viņam ir? No kā viņam tur ir tas kronis? No vīnogām. No vīnogām. Un šim te puisim arī ir vārds. Viņam ir vārds. Vārds ir Dionīsijs. Un tas bija vīna un jautrības dievs. Arī tāds dievs viņiem ir bijis. Vīna un jautrības dievs. Dionīsijs. Un arī viņam bija templis uzbūvēts. Arī viņam ir templis, ne tikai kaut kāda statuja uzlikta, ja? bet templis, tur naudas zīme viņam bija. Viss priekš, tā vesels kults, vesela reliģija, vesela kustība akal. Ja? Un vīna un jautrības dievs mums šodien sit augstu vilni. Jā, augstu vilni sit, jā. Tātad cilvēki nāca uz šo te templi, lai piedzertos. Un pēc tam, kad viņi piedzērās, viņi stājās seksuālās attiecībās ar šī tempļa prostitūtēm. Un tādā veidā viņi pielūdza šo te Dionīsiju. Un tas nebija vienkārši. Ja? Mājās tur bišķi iedzer kaut ko. Ja? Nē, tā bija reliģija, tas bija kults, tā bija pielūgsme. Un viņi, es nezinu, tur vajadzēja pirkt, vai tev pavelti pat devu to vīnu, es nezinu, kā tur tas bija visi, ja? Bet tātad tas bija izplatīts, un tas bija šajā pilsētā, Pergamā. Tātad, redziet, viens tur bija Zevam, ļoti liela pielūgsme Zevam. Ja? Nākošais, šodien mēs varētu teikt, citi uz NATO liek savu cerību, citi uz Eiropu liek savu cerību, citi uz Ameriku liek savu cerību. Ja? Viņi mūs palīdzēs. Ja? Pārnestā nozīmē Zevam. Ja? Nākošais, kas bija? Bija gudrība, ja? Artemīda. Ja? Trešais, šis te izpriecas, Dionīsijs, izpriecas. Kāda šodien izprieca augstu vilnu atkal sit, ja? Lai tikai tu nedomātu par kaut kādām lietām, nedomātu par problēmām, lai tevi atslēgt no tā visa, ja? Priecājies tikai. Visādi kino, visādi koncerti, visādi ieej veikalā un tu ej gar to stendu ar alkoholu, man liekas, mīļie, ne maizes, ne desas, ne sieru apkopojot nav tik daudz un tik krāšņi kā tie alkoholi visādi. Acis šitā te, tā kā kaleidoskopā tu skaties, viss midžinās. Ja? Un kā tos jaunos nepaņems ar to? Protams, ka paņem. Un pēc tam, kad viņi iedzer, viņiem paliek jautri, un tad viņi izklaidējās. Un, protams, ne jau pareizā veidā. Ja? Un tas viss ir šis te Dionīsijs. Tas ir gars. Tas ir gars, kas arī šodien valda. Tāpēc to, ko rādīja mums tajā laikā, tas ir tik aktuāli arī šodien mums visur. Vai tā ir lielpilsētā ir daudz vieglāk, daudz vairāk tādas lietas, bet arī ne tikai lielpilsētā, arī mazos ciematiņos arī ir tās pats. Amen. Arī tas pats, jā. Un nerunāsim tagad par internetu, par datoriem, par planšetiem ar jauniešiem, tas ir vispār, ir klusais ārprāts. Amen. Tātad redziet, un, protams, kur ir alkohols, tur ir izlaidība.
Un pēc tam arī visādi prostitūtas un vispārējais ir. Ja? Un tas iet komplektā ar to visu bija. Tātad nākošā lieta, kas vēl bija. Tātad aiz pilsētas robežām, ne pašā pilsētā, bet aiz pilsētas robežām atradās vēl viens templis grieķu dziedniecības dievam Asklēpijam. Tātad bija dziedniecības, jūs redziet, viss, ko aizvieto Dievu. Dievs dod gudrību, nē, mums Atēna dod gudrību. Dievs dod prieku, nepiedzeraties ar vīnu, bet svētā gara pilni esat, ja? Nē, mums Dionīsijas. Dziednieks ir Dievs, caur Jēzus brūcēm mēs esam dziedināti. Nē, mums ir Asklēpijs. Redziet, kā velns visu dara pret Dievu. Amen. Un te būs, Asklēpijs. Un, redziet, Asklēpijam ir simbols apvijusies čūska. Jūs kaut kur redzējāt tādu zīmi? Lielākā daļa aptiekas ir tādas. Un, redziet, Pasaules veselības organizācija, kas ļoti iestājās par Covid. Ļoti. Par Covid. Covid-19. Lai ieviestu visus šos ierobežumus vispārējo. Zīme tieši tāda pati. Tad mēs zinām, kas ir autors. Ja? Tātad Asklēpijs. Viņa simbols čūska apvijusi zizli. Kur mēs Bībelē tādu redzam lietu? Ja, Mūzes. Atceraties? Un Dievs viņam teica uztaisīt. Tad, kad čūska sāka dzelt Dievu tautu, nepaklausības. Ja? Un Mūzes iestājās par tautu. Un Dievs teica, paņem, uztais vara čūsku un pacel augšā. Un katrs, kas pastīsies, viņš tiks dziedināts. Sākums ļoti labs. Un tad, kad tas viss notika, viņiem vajadzēja vienkārši to visu pabeigt. Bet ne, atstāja. Un tad, kad atstāja, cilvēki sāka pielūgt šo vara čūsku. Un tiklīdz cilvēki sāk pielūgt kādu darinātu lietu, ļauns gars ir klāt. Un ļauns gars uzreiz dod arī nosaukumu šim zizlim vai šim te pēdiņās Dievam. Nehuštāns, ja? Un mēs lasam to, ja? Un, protams, līdz mūsu dienām tas ir aizgājis, ja? Kad Dievs nav dziedinātājs, redz, ja tev vajag dziedināšanu, pielūdz Asklēpiju, palūdz viņam, viņš tevi dziedinās. Un tā ir reliģija. Atkal kults. Amen. Nu, un, protams, pats pēdējais 5. bez kā nevarēja iztikt, tas bija vislielākais templis tajā pilsētā, un šis templis bija pašam Romas imperatoram. Es nezinu, cik bieži viņš ir bijis Pergamā, ja? Varbūt viņš Romā sēdēja, ja? Bet viņam bija templis. Viņam nevajadzēja pat tur atrasties. Ir svarīgi, lai viņu pielūgtu. Un arī šis templis bija milzīgs templis. Es to bildi neatradu. Un tad, kad cilvēki ieiet šajā templī, viņiem vajadzēja nest upuri, tieši to pašu, ko Dievs pieprasīja sev vecajā derībā, ja? To pašu attēlo te. Vajadzēja pienest upuri, tur bija graudi, bija kaut kāda dedzināmās zāles, un tad, kad viņi meta to ugunī, un tad viņiem vajadzēja pasludināt. Mans kungs vai kungs ir Romas imperators. Viņiem vajadzēja to skaļi pasludināt. Un tā bija reāla pielūgsme. Amen. Tātad vienreiz gadā katram cilvēkam vajadzēja aiziet uz šo templi, tas bija obligāti. Un ja tu neaizgāji, tu biji uzskaitē, melnajā sarakstiņā, jo tur bija stukaču netrūka. Ja? Un uzreiz zināja, ka tu esi kristietis. Tikai kristieši nepielūdza šos te imperatoru un visus šos elkus, tikai vienu Dievu. Ja? Tātad, metot ugunī kaut kādas smaržīgas zāles, tas, kas deg, varbūt graudus, kaut ko tādu, ja, kas prasīja. Tātad imperators ir kungs. Un tad, kad tu to pasludināji, ja, tad tevi ar mieru atlaida. Un vēlāk pat deva tādas, ne indulģences, bet tādas aizsargājošas pat vēstules, ja, ka tu vari ceļot no pilsētas uz pilsētu un Romas karavīri tevi palaida. Ja. Bet kam tāds raksts nebija, tad tos apcietināja un tie bija bīstami, tie bija gandrīz vai noziedznieki. Ja. Bet to tev iedeva tikai tad, kad tu pienesi upuru un pasludināji, kad imperators ir kungs. Amen.
Tad redziet, es zinu, ka mums patīk dzīvot tādā drošā vietā, drošā vidē. Nu, patīk. Pat tad, kad nāca šis vētra briesmīgi, jā, daudz saka, paldies Dievam, ka es tajā tur rajonā nedzīvoju, ka es dzīvoju kaut kur citur, jā, cilvēki. Kāpēc? Nu, viņi negrib atrasties tādā vidē, pareizi. Un arī mums dabīgi, fiziski, tāda aizsardzība dabīgi ir, jā, ka mēs negribam atrasties tādā te vietā. Kristiešiem, kuri tur dzīvoja, viņi tur bija, jo tāpēc, kā Pergams draudz, ja es uzrunāšu šo draudzi, ja, viņiem nebija viegli tajā vietā. Viņiem nebija viegli. Amen. Un vienīgā cerība, priekš grēciniekiem, priekš pazudušajiem bija šie kristieši. Ja ne kristieši, tad kas tad vēl? Un tāpēc es ticu, ka Dievs deva kādu īpašu žēlastību šai draudzei, ka viņi varēja pastāvēt šajā te briesmīgajā vietā, kur Sātans mājo, ja? Un lai tomēr izplatītu gaismu, izplatītu evaņģēliju vēsti. Amen. Un mēs vēl lasījām, kad Antipa, kurš tika nokauts, ja? Un kādā veidā mīļie nevienkārši viņi tur, zina, kā tagad tur nošaulina visi, ja? Viņu vara katlā vienkārši uzcepa. Viņi uzcep vara katlā. Viņi darīja visu, lai kristieši mocītos pirms nāves. Lai tā nav momentāla nāve, ja? Īpaši tāda, liela ranga, ja, kristieši. Antipa bija viens no līderiem tajā vidū, tajā vietā. Tad redziet, kāda tā vieta ir Pergama, briesmīga vieta, ja? Bet tai pašā laikā Jēzus uzslavēja, ka viņi tur vārdu, ja, turās pie vārda. Amen. Bet bija arī problēma. Bija arī problēma šai draudzē. Ja? Neskatoties uz to, kad Jēzus arī uzslavēja, ka viņi dzīvo tādā tumšā vietā, bija tomēr problēma. Tātad grib vai negrib, mums ir jābūt nomodā visu laiku. Jo tu pat vari nepamanīt, kā kaut kādas šīs lietas vienkārši var iefiltrēties. Draudzē iefiltrēties tavā ticīgajā dzīvē. Un paskatīsimies, kas tās par problēmu, par ko arī Jēzus brīdināja, ja, vai norādīja šai draudzē, tad no 14. panta. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir dažādi Balāma mācības turētāji. Es pēc tam paskaidrošu, ko tas nozīmē, kas tā ir pa mācību. Varbūt jūs zinat, bet atgādināšu. Ja. Tātad Balāma mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgrēcību Izraēla bērnu vidū, ēst elka upurus un piekopt netiklību. Tev tur ir arī dažādi Nikolaita mācības cienītāji. Tātad, kas tie ir? Jo bija reāli cilvēki. Bija Balāms vai Bileāms, bija Balaks. Bileāms tas bija viens no Dieva praviešiem. Balaks tas bija viens pagānu ķēniņš. Ja? Nikolaits, ja? Tas bija arī, es nezinu, vai tas bija viens no mācekļiem, ko sākumā it kā izvēlējās. Varbūt it kā vēsturnieks saka, tas ir viens no tiem, kas tā kā atdalījies un aizgāja tāda, atžgārna mācība. Ja? Varbūt, es nezinu. Bet tie bija reāli cilvēki, bet ne tikai šīs problēmas bija tajā laikā, tāpēc, ka Balaks un Bileāms tas bija vecajā derībā. Šeit jau jaunajā derībā, ja es norādu uz to, ja? Un te teiks, ka viņi turās pie tādas mācības. Tas nozīmē, ka tā mācība vienkārši tika nosaukta šo cilvēku vārdā. Bet tā joprojām iet caur gadsimtiem, un joprojām šīs mācības arī šodien ir mūsu vidū. Un ir draudzēs, un pat draudzēs viņas ir. Faktiski viņas ir draudzēs. Ja? Pie neticīgie tie jau dzīvo paši pa sevi. Un te, ja es nebrīdinu neticīgos, viņš brīdina ticīgos cilvēkus. Amen. Un tātad paskatīsimies, kas tā ir par mācību tādu. Ļoti interesanti, ka kristieši, Pergamas kristieši, viņi uzvarēja ārējos ienaidniekus, jo mēs redzam, kāda bija uzslava. Pareizi? Viņi uzvarēja ārējos ienaidniekus, viņš uzvarēja to spiedienu, kas Sātans no labās, no kreisās puses viņu spieda. Un paldies Dievam par to, bet viņi pašu vidu bija ienaidnieki, kur viņi palaida garām. Mēs varam turēt no ārpuses tāds reāli. Nē, tās ir galīgi atžgārnas lietas, tās mēs ne. Un pat nepamanīt, kā paši iekšienē sākam atšķaidīt kādas lietas. Un tas notika Pergamas draudzē.
Un tad paskatīsimies, kas tas ir tas par Balaku un Biljāmu, ja? Par ko Jēzus runā. Tātad Biljāma mācība. Tas bija Dieva pravietis. Mēs šo stāstu varam atrast 4. Mūzus grāmatā. 22. un 24. nodaļu, sākot no 22. līdz 24. nodaļai. Palasiet, ļoti interesanti, ļoti aizraujoši. Ar vienu elpas vilcienu var lasīt. Tāpēc, ka ļoti tāda aizraujoši tas stāsts ir. Un kas ir? Balaks grib uzvarēt Izraelu. Iet uzbrukumā, neko nevar izdarīt. Vienreiz, otrais, trešreiz nevar uzvarēt. Un tad viņš saprot, laikam Dievs ir ar viņiem. Protams, ka Dievs ir ar viņiem. Un tad viņš saprata, viņš neuzvarēs Izraelu, kamēr Dievs būs ar savu tautu. Un viņš paaicina tagad Dievu pravieti, un viņš saka, es tev samaksāšu naudu, nolādē Izraelu. Pravietis no sākuma pretojās, bet laikam beigās piedāvā tik lielu summu, ka piekrīt. Uzkāp uz kalna un tik līdz grib pateikt lāsta vārds, tā iziet no mutes svētības vārdi. Nevar nolādēt nemaz to tautu. Un tik ilgi dara, kamēr Dievs saka, klausies, ja tu nebeigsi, es ar tevi tikšu galā. Jā. Ziniet šo stāstu, jā? Par ezelīti, par vispārējo. Jā. Un redziet, un liekas, beidzās viss ļoti labi. Bet nebeidzās viss labi. Šis Moābas ķēniņš, Balaks, viņš nenomierinājās. Un viņš varbūt būtu nomierinājies, ja Biljāms pilnīgi tā kā ar nazi nogriezt un viss, bet droši vien viņš redzēja, ka viņš tāds šaubīgs bija. Un viņš atkal jau aiziet un atkal piedāvā, un ziniet, Biljāms neiztur, un viņš saka, zini, es nevaru nolādēt to tautu, bet es tev došu padomu, kā tu vari uzvarēt. Un tā no tā laika sācās šī Biljāma mācība. Un kādu mācību te viņš ir devis? Un šeit izlasīsim 4. Mūzus grāmatā 25. nodaļā. Un no 1. līdz 3. pantiņam. Un tā ir tā Biljāma mācība. Un Izraels dzīvoja Sitimā, un ļaudis sāka piekopt netiklību ar moābiešu meitām. Un aicināja tautu pie savu dievu kaujamo upuru mīlestiem. Un tauta ēda un metās zemē, uz sava vaiga to dievu priekšā. Kad Izraels sapinās ar Bālu Peoru, tas ir elku dievs, ja, tad tā kunga dusmas iedegās pret Izraelu. Ļoti interesanti. Nebija jānolāda. Kādu padomu viņš iedeva Balakam? Viņš teica, zini, tu atver savus pilsētas durvis. Neesi agresīvs pret Izraelu. Esi draugs pret viņiem. Ļoti taktika liela. Esi draugs pret viņiem. Un dod savas meitas viņiem par sievām. Un savukārt ņem viņu meitas saviem dēliem par sievām. Un tādā veidā asimilējies, apvienojies. Un ziniet, viņš tā arī izdarīja. Un tas nostrādāja. Sāka apkopot. Un zini, ja viens ir kristietis, otrs ir neticīgs, agri vai vēl šis neticīgs ņems roku. Un tā arī sāka. Un tie izraelieši sāka pielūgt savus vai vīru vai sievu neticīgo dievus. Un tad, kad Dievs redzēja, kas notiek, tur ir teicis, tā kunga dusmas iedegās pret Izraelu. Pravietim nebija jānolāt. Pats Dievs pagrieza muguru Izraēlam. Un tā ir tā Biljāma mācība. Un redziet, šodien mums arī saka, ja, ko jūs esat tik radikāli? Galīgi, jūs tā kā veči tur, ja, nevar jau tā, ja, vajag jau būt tādiem, elastīgiem, fleksibaliem, ja, geji, tā ir viņa izvēle, ko jūs viņiem tur pārmetat, viņi izvēle, lai viņi dzīvo, kā viņi grib dzīvot. Mīļie, ja viņi dzīvotu tikai tā, kā viņi grib dzīvot, te es vēl liktu viņus mierā, bet to, ka viņi uzspiež savu dzīvesveidu maniem bērniem, ar to es nekad nesamierināšos. Un redziet, un kas notiek, ja? Kad tādā veidā, ja? Būsim jau draugi tai pasaulē. Protams, mums ir jābūt draugiem, bet pareizā nozīmē. Mēs netiesājam viņus, bet mēs neatbalstam tā dzīvesveidu, kādu viņi dzīvo.
Un redziet, un te viņš teica, tu esi tāds draugs, kas tev atnāk kādi geji tev draudzē, lai viņi sēž mierīgi, ko tu viņus tur aiztiec, viņi grib salaulāties, kas tev nokritīs, tev varbūt naudiņas samaksās, salaulā viņus. Un saprotiet, un tas nenotiek vienā dienā, bet pabišķim. Šodien mums atbrauc Ilgars no Briseles, viņš tur komandējumā ir, jau kādu 1,5 gadu, ja? Viņš teica, katoļu baznīca. Viņš saka, es eju garām katoļu baznīcai, un ziniet, kad tu ej pāri, iet iekšā tāds, tā kā, zebra bija tāds, tā kā gāja pārē, ja, tā kā zebra, ja, ir, lai tur var redzēt, ka jāiet cilvēkiem. Viņš saka, ja kādreiz viņi bija baltā krāsā, tad tagad, ziniet, viņš saka, kādā krāsā? Varavīksnes krāsā. Varavīksnes krāsā. Jā. Un tas ir pie katoļu baznīcas un ar katoļu baznīcas atbalstu. Jo viņi ir toleranti pret tādiem cilvēkiem. Ja? Redziet, un tā ir tā Biljāma mācība. Un tā ir ļoti viltīga, ļoti ir jāuzmanās. Ļoti jāuzmanās. Un to, kad Dievs netiesā grēku šodien, tā ir viena no Biljāma mācībām. Dievs tiesā grēku šodien. Viņš tiesā grēku. Amen. 4. Mūzes 3.1. nodaļā, 16. panta, vēl tāds viens pantiņš, tā kā apstiprinājums. Ja? Redzi, viņas bija pēc Biljāma padoma kļuvušas par iemeslu tam, ka Izraēla bērni sacēlās pret to kungu Peora dēļ. Pret to kungu Peora dēļ. Peors, tas ir moabiešu dievs. Ja? Tādēļ es nācu, tādēļ nāca mocības par tā kunga draudzi. Redziet, te konkrēti teikts, Biljāma padoma dēļ Dieva dusmība nāca par Izraēlu. Un ziniet, Moabs uzvarēja Izraēlu. Ne ar karu. Ne ar karu. Vienkārši, paldies Dievam, Dievs nepieļauj pilnībā asimilēties, ja, ar pagāniem Izraēļa tautai, ja. Bet redziet, un tā ir tā. Un tāpēc šodien ir jābūt uzmanīgiem mums arī piekopt tādas lietas, ja. Kad mēs tā kā, nebūsim jau tik asi, nebūsim jau tik krasi pret tiem cilvēkiem, ja. Būsim tādi pielaidīgāki, ja. Šodien rīt, parīt, aizparīt, un beigās tu pat nepamani, ka tu kļūsti jau tāds kā viņi paši. Un tā ir tā mācība, Biljāma mācība. Un ja es teicu, man ir pret tevi, ka tu ielaidi tādu mācību. Un otra mācība, ko arī viņi ielaida, ja, bija Nikolītu mācība. Nikolītu mācība. Kādā veidā izpaudās šī Nikolītu mācība? Ka ticīgi cilvēki var pakļauties miesas kārībām. Var pakļauties miesas kārībām. Tādā veidā, kad, ja es esmu ticīgs cilvēks, un es eju caur veikalu, un es eju gar stendu ar alkoholu. Un pēkšņi es paskatos, man iepatikās kāda pudela. Un varbūt es kādreiz biju dzērs, un man uzreiz tāds atmiņas. Un man ir kārība nopirkt šo alkoholu un izdzert viņu. Un šī mācība Nikolīts saka, ja tev uznāk tāda kārība, nepretojies viņai. Nepretojies. Aizai nopērts, piedzeries. Dievs tev piedos. Pēc tam, kad attieksies, tu sapratīsi, lūksi viņam piedošanu, viņš tev piedos. Redziet, un tā bija tāda. Tātad viņiem ir tāda devīze, Nikolīna mācībai devīze. Dari, ko gribi, dzīvo, kā gribi. Dievs ir žēlīgs un visu piedos. Tā ir viņa devīze. Ja šodien tu gribi darīt tā, kaut gan tas ir pretrunā Dievu vārdam, dari to. Es gribu dzīvot tā, kaut gan Dievs teica, nedzīvo tā, bet es gribu tā dzīvot. Es daru to. Dievs ir žēlīgs, viņš piedos. Un tā ir Nikolīta mācība. Ļoti spilgts šis Nikolīta mācības piekritējs. Es pagājušajā laikam minēju par viņu. Grigorijs Rasputins. Grigorijs Rasputins.
Viens no neizcilākiem, bet spilgtākajiem. Tas ir Nikolai II laikā, pirms revolūcijas tieši, kaut kādu 14. gads, 17. gads, tas laiks. Ne, 16. gadā viņi nogalināja. 16. gadā. Nestāstīšu viņu vēsturi, nav vajadzīgs spilgta personība baigi, bet kāpēc es viņu vienkārši te paņēmu, jo viņš ir viens no tādiem paraugiem šī Nikolaitu mācības. Viņam bija vesela kustība šo Nikolaitu mācībā, un viņiem bija reāls orģijas. Viņi sanāca kopā, tur varbūt 100-200 cilvēki, un tad vienkārši noģērbās pliki un viens ar otru kopojos, un seks bija visi, un pēc tam priecājās un mainījās viens ar otru, un vienkārši tas viņiem bija, ka viņi ļauj vaļu šim miesas kārībām, iziet no tevis ārā, lai viņas tevī nenospiež, lai viņas tevī nenomāc, bet Dievs ir žēlīgs, un pēc tam mēs lūgsim viņam piedošanu, viņš mums piedos, un tā ir tā Nikolaita mācība. Un, ziniet, ar šodien, varbūt ne tik spilgtā veidā, kā tajā laikā, šodien ir daļa no šīs te mācības. Kad nemaz neuztraucies, ka tu tur sagrākoji. Nav tas tik traki. Jēzus Kristus jau ir nomira par taviem šiem grēkiem un vēl par tiem, ko tu vēl neesi darījis. Tie arī tev sen jau piedot ir, Un, ziniet, tas ir ļoti bīstami. Jo zūd dievbība un atraisās tāda visatļautība. Un Dievs jau ir tik žēlīgs, ka viņš jau tad dzīvoja kā gribu. Kāpēc man saspringt? Kāpēc man dzīvot, kā Asavs teica, es turēju sevi šķīstu visu, pasties, kā tie tur cepur guldam dzīvo, un viss viņiem ir labi. Es te spiežos un viss, Tu nezini, kāds gals tiem tur būs. Un tāpēc arī nepadoties tādām mācībām. Ļoti jāuzmanās. Un tāpēc Jēzus ļoti krasi iestājās pret šo Bileām mācību un Nikolaita mācību. Tāpēc, ka, ja mēs lasām Pāvils vēstulēs korintiešiem, arī viņš teica, romiešiem, arī korintiešiem, viņš arī teica, daudz saka, kad var grēkot, jo kur vairojās grēks, tur vairojās žēlastība. Viņš saka, jūs, dārgie, neesat kaut ko sapratuši. Viņš kaut ko neesat sapratuši. Kā, mēs gribam, lai vairojas Dieva žēlastība. Protams, ka mēs gribam. Sākam grēkot. Un kur vairojās grēks, tur vairojās Dieva žēlastība, ja viņš taču piedod. Un tā ir pamatā, Nikolai mācība. Pamatojas. Tāpēc Jēzus viņus brīdina. Un nākošā lieta, ko viņš saka, viņš pamāca. Un kāda pamācība? Tas pats, kas bija Efesas draudzē. Atgriezies. Vārds atgriezies, tas nozīmē pārstāj to darīt, pagriez tagad muguru pa 180 grādiem tām lietām, ko tu darīji, un mūc prom no turienes. To nozīmē atgriezies. Ne vienkārši tā, pagriežu muguru, pagaid kādu brīdiņu, pēc tam atkal pagriežu seju, atkal atgriezies un mūc prom. Atceraties, kā Jāzeps, kad tā Potifāra sieva gribēja viņu salaņģot, vai kā tur teikt, pat drēbes atstāja viņas rokā, un muka prom, mūc prom. Pāvils saka jaunekļiem, mūciet prom no jauniekļu iekārēm, mūciet prom. Tātad atgriezties, tas nozīmē pārstāt to darīt, pagriezt muguru un iet prom. No grēka pie Dieva. Amen. Tātad pamācība. Un trešais, vai ceturtais, kas mums tur jau būs, brīdinājums. Brīdinājums būs, Un tad Jēzus brīdina. Ja tu neatgriezīsies, ja tu neizmainīsi šo situāciju, nepieņemsi lēmumu, tad Jēzus saka 16. pantā, bet ja nē, tad es nākšu drīz pie tevis un karošu pret tevi vai pret viņiem. Karošu. Es negribu, lai Jēzus ir mans ienaidnieks. Amen. Es viņu nekad neuzvarēšu. Nekad. Tāpēc es negribu būt viņa ienaidnieks, gribu būt viņa draugs. Vai citiem vārdiem, gribu būt viņa līdzstrādnieks, viņa karēvis. Amen. Bet tad, ja ne, es karošu ar savas mutes zobenu. Atcerieties sākumā. Viņš teica, es parādījos kā zobens as. Abās pusēs griezīgs zobens no viņa mutes iznāca. Un Pergamas draudzes eņģeļiem raksti. Tā saka tas, kam zobens abās pusēs
as. Amen. Nu, es tādu bildīti te paņēmu, uzliku. Tātad, abās pusēs as zobens. Ko tas nozīmē? Tas nav tikai no vienas puses asmens, ja? No abām pusēm. Pa lielam Romas armijai bija abās pusēs griezīga zobeni. Pa lielam. Pārējām armijām tikai no vienas puses bija. Un tāpēc, ja es lieto, tāpēc, ka tā laika impērija bija Romas impērija un labāk saprast to visu bija. Tāpēc arī bruņojumu, kad Pāvils raksta, viņš apraksta Romas zaldātu, kurš viņu apsargāja, ja? Efeziešu vēstulē, atceraties, ja? Bruņojoties ar visiem divieročiem. Ja? Un šeit, ja es arī viņš saka, tātad abās pusēs as zobens. Un kas tā? Divas šķeltnes. Viena asa, otra asa. Arī tam ir simboliska nozīme. Tātad viena puse ir, lai cīnītos ar sātanu. Ar sātanu ietekmi, ar sātanu uzbrukumiem. Ir viena šķeltne, lai cīnītos ar sātanu. Atceraties šo gadījumu Mateja evaņģēlijā 4. nodaļā, kad Jēzus tika aizvests svētā gara tuksnesī ar svēto garu, un tur tika kārdināts no sātana. Atceraties? Ja? Un kā atbildēja Jēzus Kristus? Stāv rakstīts. Tas nozīmē, viņš ņēma zobenu un ar vienu to asmeni viņš teica, stāv rakstīts, stāv rakstīts, stāv rakstīts. Un tātad pirmā šķeltne ir domāta, lai cīnītos pret sātanu. Bet ir arī otra šķeltne. Un kas ir otra šķeltne? Otra šķeltne ir, lai atklātu vai uzķērstu grēku ticīgu cilvēka dzīvē, lai parādītu mūsu vainu. Pirmā, tas ir pret sātanu, ka viņš ir vainīgs, bet ne tikai sātans ir vainīgs, dzirdiet, viņš kārdina, bet mēs ar savu miesu pieņemam kārību, un mēs to īstenojam, mēs to realizējam, mēs to darām. Amen. Mēs to darām. Un tas nozīmē, ka otra šķeltne ir, lai mūs pāršķeltu, lai mums parādītu. Un Ebreju vēstulē 4.12. Ebreju vēstulē 4.12. Ziniet, kas tur ir teikts? Ko? Jo Dieva vārds dzīves un spēcīgs, kā abās pusēs griezīgs zobens. Kurš ko dara? Pāršķeļ mūsu dvēseli un garu, mūsu domas un dziļi spiežās mūsu sirdīs un atklāja visus noslēpumus. Un tātad šī otra šķeltne ir domāta, lai strādātu pie mums. Lai strādātu pie mums. Kristus neatnāk, lai iznīcinātu Pergamas draudzi. Viņš neatnāk, lai nokautu kristieši, kuri sākuši maldīties un kļūdīties. Nē, viņš pirmkārt, viņš uzvar sātanu, kurš uzbrucis ir. Un otrkārt, viņš pāršķiļ mūs un parāda mūs, izgaismo mums iekšā, lai mēs atgriežamies, lai mēs saprotam, kas tās pa lietām ir. Amen. Viņš vienmēr dod iespēju. Vienmēr dod iespēju. Amen. Un tad, kad viņš to izdara, kad viņš jau pateicis savu spriedumu, tad viņš saka, kāds būs apsolījums. Man vienmēr patīk šie pēdējie, kad Dievs dod apsolījums arī, ja, vai Jēzus dod apsolījums. Katrai draudzē viņš dod apsolījums. Amen. Un te mēs lasam, tātad apsolījums kāds ir. 17. pantā mēs lasam. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, atkal, gan arī visur, tam, kas uzvar, mums jābūt ir uzvarētājiem. Amen. Es došu no apslēptās mannas. Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. 17. pants. Kas to dabū. Tātad šeit Dievs saka, Jēzus saka draudzē, ja tu uzklausīsi mani, ja tu atgriezīsies, būs balva, būs apbalvojums. Viņš saka, es tev došu no apslēptās mannas. Tas nozīmē, viņš atklās vairāk un vairāk vārdu. Manna, tas ir viņa apgādība, viņa vārds, viņa drošība, viņa aizsardzība mums. Un ne tikai manna. Ir vēl viena lieta, ko es daudz domāju par to, par akmeni, par kaut kādu baltu akmeni. Kas tas par baltu akmeni tādu? Un interesanti, ka te ir teikts, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. Tātad, ja es uzvarēšu, tad es no Jēzus saņemšu kādu baltu akmeni, un šī akmens būs kāds vārds rakstīts.
Un tad, ja tu ielūkosies tajā akmenī, tu neko tur nesapratīsi. Bet ja es skatīšos, es sapratīšu. Un kas tas ir? Ko tas nozīmē? Un es atkal atgriezos pie tā, kad Jēzus, viņš vienmēr ir runājis, rakstījis, pat līdzības, vienalga, ko viņš teica, viņš to visu stāstīja un teica kontekstā ar to laiku, kas toreiz notika, lai cilvēki to varētu saprast. Amen. Saprotiet, ja apmēram 500 gadus atpakaļ tev pastāstītu, ja, kad ir tāda planšete, ja, un tagad tu censtos tam cilvēkam, kas 500 gadus atpakaļ dzīvo, ja, pastāstīt, kāda tā planšete izskatās, no kā viņa sastāv, kā viņa darbojās, tādām acīm skatītos uz tevi, pagaid, pa ko tu vispār runā, ja? Pareizi. Un tieši tas pats ir, ja Jēzus mums stāstītu kaut kādas lietas, kuras mēs nekad nebūtu redzējuši, nekad nezinām, ja? Tad mēs arī, par ko iet runa? Un tad 17. pantā, 2. nodaļa, mēs tālāk pa 2. nodaļu neesam tikuši. Jā. Un tagad, saprotiet, un tad ir jāpaskatās, kas tad tai vēsturē notika. Kas Romas kontekstā, ko nozīmē akmens? Un izrādās, ka ir. Izrādās, ka arī Romas impērijā bija kaut kāda lieta, kas saistīta ir ar baltu akmeni. Ir ļoti interesanti. Un es negribu apgalvot 100 punkti, ka tas tā ir, bet es visdrīzāk gribu tam piekrist, kad noteikti, ka tas tā arī varētu būt. Un tātad, ja tur ir teikts, ka būs kaut kāds vārds rakstīts, tad varbūt, ka uz šī akmens būs rakstīts kaut kāds mans jauns vārds, kur es zināšu, es paskatīšu uz to akmeni, es sapratīšu, Juris ir pestīts, Juris ir glābts, tā ir man caurlaid uz debesīm. Jā. Parādīšu ainē, aina teica, es tu neko nesaprotu. Es pastīšu uz ainas akmeni, kas tur rakstīts ir? Aina priecāsies, tā ir mana caurlaida. Amen. Es varbūt tā vizuāli cenšos jums, ja? Tad atgriežoties pie Romas. Kas tur notika ar to akmeni? Ziniet, Romas impērijā katru gadu notika, es negribu viņus nosaukt par olimpiādēm, ja? Bet notika sacīkstes. Notika sacīkstes. Un interesanti ir tas, ka tajās sacīkstēs varēja piedalīties kā bagāti, tā nabagi cilvēki. Gluži vienalga. Varēja piedalīties šajās sacīkstēs. Un uzvarētājs šajās sacīkstēs, vienalga kādā stāvoklī viņš būtu, vai viņš būtu no bagātniekiem, vai pēdējais nabaks ir bijis, ja? Ja tu esi uzvarējis, tad tev šīs sporta spēļu rīkotāji tev iedeva baltu akmeni. Un uz šī akmens bija kaut kas iegravēts. Kaut kas iegravēts. Un ziniet, kas tur bija iegravēts? Tur bija iegravēta caurlaide uz mielastu. Tāpēc, ka pēc sacensībām vienmēr sarīkoja dzīves, sarīkoja galdus, saklāja, un visi tie, kas bija uzvarētāji, viņiem bija priekšroka ieiet un ieņemt labākās vietas. Un tad vienalga kādās tu drēbēs būtu, var pēdējais nabaks, ja? Un sargi tu stāvēja, bet ja tu parādīji to akmeni, viņi paņēma no savu šķēps un ielaid tev iekšā. Un es vienkārši valku to paralēli un redzu, kad pienāks diena, ka arī mūsu kungs, viņš aicinās mūs kāzu mīlestā. Un tad mums būs šie baltie akmeņi. Kungs, es esmu tava līgava. Ienāc manā klātbūtnē. Uzticamais un kāds tur tas kalps bija. Ienāc manā klātbūtnē. Un tāpēc vienkārši es redzu, ka to, ko apsola tas kungs, tas nav tāds lēts kaut kas tāds vienkārši. Tas ir kaut kas, kas skar mūsu mūžību. Un tāpēc centīsimies. Patiešām ņemsim vērā visus šos brīdinājumus. Centīsimies turēt savu dzīvi svētu un centīsimies saņemt šo balto akmeni. Lai tad, kad būs kāzu diena, durvis nebūtu aizslēgtas ciet, bet lai mēs ietu iekšā viņa klātbūtnē. Amen.